Ikdienā mūzikas skolā es pavadu ļoti daudz laika, un cilvēki man bieži jautā, kā es visu varu paspēt. Kad es mācījos klātienē, man bija ļoti liela slodze, un man bija ļoti grūti apvienot skolu ar savu topošo profesiju, un tieši tāpēc es izvēlējos tālmācību. Rītu es pārsvarā veltu tieši mācībām, un pirms tam es dodos pastaigā, veltu nedaudz laika sev, un tad sāku mācīties. Un tad pēcpusdienā man ir nodarbības mūzikas skolā, dziedāšana, mūzikas teorija, mūzikas literatūra, citi priekšmeti un paralēli arī mēģinājumi un konkursi un uzstāšanās. Un līdz ar to man ir ļoti ērti, ka es varu izvēlēties konkrētu laiku, kad es mācos, un, teiksim, ja es esmu aizņemta ar gatavošanos kādam konkursam vai uzstāšanās laikam, tad es to varu veltīt tam. Ja ir vēlme nopietni pievērsties kādai nodarbei, tad es noteikti ieteiktu pāriet uz tālmācību, jo no savas pieredzes zinu, ka tas ir liels pluss, ka var arī mācīties tālmācībā un paralēli apgūt kaut kādas lietas un veltīt tam vairāk laika, nekā, teiksim, mācoties parastā skolā.